Mani sauc Kristīna, un es esmu meitene no Juglas. Šis ir mans vlogs, kur es stāstu par dzīvi Juglā, un ne tikai. Šodien atkal ir jauna diena, jauni notikumi, daudz darbiņu jāpadara, tā kā dosimies ceļā. Nu, pirmā lieta, kas man jāizdara, man jāaizbrauc ir uz dzīvokli, kur notiek remonts. Tur pašlaik meistaris darbojās, jāaizbrauc paskatīties, kā viņiem veicās. Un varbūt arī pašai kaut kas jāpadara. Dodamies ceļā. Nu, nekur tālu es nebraukšu. Riepu piepumpēju, bet es atradu šo skaistu pēdiņās. Skrūve iedūrusies riepā, nu tā kā jābrauc remontēt būs. Tā kā mašīna riepa bojāta, skrūve ir iesprūdusi, jābrauc pie meistara. Tad braukšu ar dēla mašīnu. Labi, ka ir tāda. Esmu atbraukusi uz dzīvokli. Iesim raudzīt, kā tur lietas notiek. Parādīšu vienu lietu, ar ko es ļoti lepojos, ko es izdarīju. Nu, tā lieta, ko es izdarīju. Es nokrāsoju otrā stāva kāpņu telpu. Tagad ir skaisti bēšīga. Un bija tāda zaļa. Nu, es ceru, ka arī pirmā stāva kaimiņi nokrāsos sienas. Bet vispār jau visas sienas es aplīmēju, nokrāsoju griestus, nokrāsoju sienas, tas arī viss mans darbs. Nu, ko braucu uz servisu, tūlīt jau būšu klāt. Šeit Juglā ir Pāles ielā ļoti labs servis. Ļoti atsaucīgi meistari strādā. Saremontēšu un tad došos tālāk. Esmu atbraukusi uz servisu, remontēt riepu. Auto riepa saremontēta, dzīvoklis paremontēts, jādodas tālāk. Tālāk mans ceļš ved uz veikalu. Man jābrauc nopirkt dāvanu manai vedējmātei. Jā, viņai valsts svētku laikā ir dzimšanas diena. Esmu atbraukusi uz veikalu, sāga. Dāvanas meklējumos. Dosimies iekšā sameklēt. Kaut ko forši interesantu, jo man vedējmāte ir māksliniece. Un tas ir vienmēr liels izaicinājums. Un interesanti meklēt viņai dāvanu. Nu, tā, lai patīk. Iesim meklēt. Varbūt kaut ko tādu. Saprast, jā. Ziemā varētu nolikt tādā pēdējā iekārtu mājā. Nu, ir ļoti dažādas, daudz interesantas lietas. Tagad atliek tik izvēlēties. Es pašai sev arī daudz ko no šī gribētos. Bet šoreiz ne man. Kā jau katru gadu, arī šogad es esmu atnākusi uz Staro Rīga. Laiks gan nav baigi foršais, līņā lietus. Pašlaik esmu Doma laukumā. Skaņu efekti ir stipri. Gaismas efekti, nu tā.
Es biju piebraukusi Pārdaugavā pie Uzvaras parka, diemžēl griezos riņķī, jo bija tik daudz cilvēku. Es sapratu, ka mašīna nebūs, kur nolikt, pirmkārt devāmies uz vecrību. Esmu Rāds laukumā. Te šķiet ir nedaudz interesantāk. Basteikalns šogad izskatās ļoti skaisti. Tepat blakus pie Mildas. Arī kanāla mala ir izgaismota skaisti. Jāteic, ka Vecrīga šogad nestaro tā kā citiem gadiem. Droši vien viss skaistums ir aizvests uz Uzvaras parku. Tā, ja gribat redzēt kaut ko ļoti skaistu, jādodās uz turieni. Nu ko, tuvojas valsts svētki. Arī šajos svētkos mēs savācamies visi ģimeni kopā, svinam. Protams, arī mielojamies ar latviskiem ēdieniem. Un es visbiežāk gatavoju cepeti. Un šodien es gribu parādīt savu recepti savam cepetim, bet ierakst komentārā, kāda ir tava recepte. Varbūt noder. Un tātad, lai pagatavotu visgaršīgāko cepeti, ir nepieciešama cūgaļa. Šeit ir aptuveni kāds kilograms. Ir vajadzīga sāls. Es izmantoju jūras sāli plus Himalaju sāls. Pipariņi malti, tikko svaigi samalti. Šķēlītais tādās sagriezts ķiplociņš. Sinepes. Ķimenes. Un es pielikšu arī kadiķu ogas. Ķeramies pie darba. Tagad, kad garšvielas ir saliktas, sāls, pipari, sinepes, visu ievietosim cepamajā maisā un tur arī iebērsim ķimenes un kadiķu ogas. Aiztaisam maisu ciet un izmasējam gaļu, lai sasūcās garšvielas, lai sinepes piekļūst no visām pusēm klāt. Un tādu marinējumu atstājam pa naktī leduskapī, lai rītā varētu cept.